Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Tātad šeit īsumā par to, kas pasaktīts ir Latvijas likumdošanā par to, ka darba aizsardzība ir reglamentēta joma un ko tas vispār nozīmē. Tātad reglamentēta joma, tātad var būt, kad ir prasības speciālistiem. Attiecīgi mēs saprotam, ka, lai strādātu, piemēram, par apsargu, ir noteikti jāaiziet tur apsargu certifikāti, jādabū ieroču nēsāšanas atļauja, tur speciāla veselības pārbauda, tam līdzīgi. Līdzīgi ir darba aizsardzībā. Tātad personālam ir prasības pret izglītību, par to paskatīsimies tūlīt. Tātad ir tāda trīskārša kaskādēta sistēma, un katrs tātad drīkst veikt tikai savus pienākumus. Un otrs, kur darba aizsardzībā ir arī šiem te pakalpojumu sniedzējiem, ir speciāls prasības. Tas nozīmē, ja tu strādā uz darba līgumu, tad tu strādā uz darba līgumu, tu esi pieņemts kā darbinieks, tu veic darba aizsardzības speciālista pienākums, attiecīgi tur ir nianses vai ir nozares, kurām vajag obligāti ar augstāku izglītību, ir, kur pietiek ar pamat izglītību, bet principā, tātad, lai tu veiktu šos te pakalpojumus, tev ir tātad papildus prasības. Tātad mums ir divi tātad kompetentie speciālisti, tātad speciālisti, varbūt kā pašnodarbinātas personas, jā, varbūt, ka viņi ir kā individuālie uzņēmēji, varbūt arī kā SIA, tur ir nianses, jā, kā viņi reģistrējās ar PVN vai bez PVN, bet viņiem ir ļoti šaura nozara, viņi faktiski var darīt to pašu ar nedaudz lielāku astīti, to, ko var veikt šie cilvēki ar pamat izglītību, par ko mēs tūlīt runāsim. Un tad ir kompetentās institūcijas, kuras nodarbina tikai pēc būtības tie, kurš sniedz pakalpojumus, tātad cilvēki ar augstāko izglītību, un tur papildus prasības ir šī kompetentā institūcijā. Ir prasības arī kompetentam speciālistam, un ir vairāk prasības arī kompetentā institūcijai, piemēram, tur ISO certifikācija, prasības pret personālu, vēl kas tev ir jāpiesaista, vai ir jābūt līgumiem ar šiem personāliem un tam līdzīgi. Un, protams, ka mums vienmēr ir jāatcerās, ka darba aizsardzība attiecās uz visiem uzņēmumiem. Mums tikai ir jāsaprot, kurā no šīm te kategorijām kāda speciālista mums ir vajadzīga. Mēs varam, protams, vienmēr izvēlēties labāku, bet īsti, sliktāku mēs nedrīkstam. Tad dalījums ir pamatizglītība, vai viņa nav pat pamatizglītība, tā ir profesionālās pilnveids izglītība. Tas nozīmē, ka cilvēks, ja viņš ikdienā tur ir saimnieks vai vienalga vai mehāniķis, viņš piemācās šo profesionālo pilnveids izglītību, tā nav pat profesija, tā ir profesionālā pilnveida, tā ir tā kā pirms profesijas, mūsdienās tas ir 60 stundas, vecākos laikos bija 160 stundas, jā, un tad mēs pieliekam kā papildus pienākums, tad ir noteiktas nozares, kurās nav jāpiesaista cilvēks ar augstāko izglītību, šis dara un ir ok. Tad ir darba aizsardzības speciālists, ja ir darba aizsardzības speciālists bez vārda vecākais, tad tā ir koledžas izglītība, tur arī ir savi veidi ierobežojumi, bet, ja mēs runājam par darba aizsardzības vecāko speciālistu, tur ierobežojumi nav, viņš tātad var sniegt visur, viņš var strādāt kompetentā speciālistā jomā, tā kā sniegt pakalpojumus kā kompetents speciālists, viņš var strādāt kompetentā institūcijā, tā kā viņam, ir atvērtas visas durvis, viņš var darboties. Un vienmēr mums jāsaprot, ka kompetents speciālists var būt tikai darba aizsardzības vecākais speciālists, tad tas ir cilvēks ar augstāko izglītību, tur vairs nav runa, vai tā ir bakalaura vai maģistra izglītība, jā, bet vienkārši augstākā izglītība, un tātad gan šis kompetentais speciālists, gan kompetentais speciālists, kurš strādā kompetentā institūcijā, var sniegt pakalpojumus uz darba līguma pamata, un kā mēs iepriekš runājam, tur ir savas citas prasības, kas ir jāizpilda, tāpēc ir normatīvi, mums jāpaskatās, un ir, protams, šis te speciālie noteikumi, kurā pateikt, kurās nozares. Tātad mums ir jāsaprot, ja mēs strādājam tā saucamās bīstamās nozarēs, tā to sauc darba aizsardzībā, virs 10 cilvēkiem mums ir nodarbināti, tad jau mums ir jāskatās, vai mēs neesam šajā nozarē, un mums nav jāpiesaist cilvēks ar augstāku izglītību. Ja mums ir biznesa līdz 10 cilvēkiem, tad principā mums pietiks ar šo te darba aizsardzības speciālistu, kuram būs tā kā papildu pienākumu, vai kurš veiks darba aizsardzību kā papildus pienākums. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā
un lai mums forša dzīve drošā darbā.